Piektdien vari. Braukām, vakari, rīti. Es eju uz baletu, lai atslēgtos. Mūsu pusē lāču nav. Vai tā ir problēma Latvijā? Es, principā uzaugu medību veikalā uz Letis. Aicinām medībās! Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Trēliņu. Čau garām! Sija ieroči. Lielākais mednieku veikalu tīkls Latvijā. 9 veikali dažādās Latvijas pilsētās. Tuvāk tavām mājām. 30 gadu pieredze. Ieroči, munīcija, aksesuāri. Medniekiem, šaušanas sporta entuziastiem un makšķerniekiem. Profesionāla komanda. Draudzīga attieksme, kafija, sarunas. Un tagad apsēdieties ērtāk savos krēslos un klausieties nākamo šā garām epizodi kopā ar Sija ieroči. Nē, tajā zikā, tas ir tas laiks. Tas laiks, ko tu esi pavadījis. Neredz skaiti. Pirmā satikšanās man bija ar viņu oktobrs. Oktobra beigas, jā. Tad vēl roka bija ieģipsēta. Un tad jau arī, kā teikt, neko nevarēja izdarīt, tikai konstatēt faktu, ka tāds ir. Un tad tu braukā, vakari, rīti. Tad viņš ir, tad nevar, tad ir tas, tad ir šitas, tad var, tad nevar, tad pieiet nevar, tad vējš tāds. Un, tad ir tas skaits, novembris, decembris un janvārs. Un tad tie 3 mēneši, ko tu esi pa lielam braukājis tikai uz mežu, lai saķertu viņu, tad ir tāds, it kā atvieglojums. Cik vecs bija? Pēc zobiem skatījies? Pēc zobiem bija 9. Pēc zobiem runāja, ka 9. Bet tie ragi interesanti. Kaut kāda trauma vai? Teoretiski, cik no vizuālā, tad beigās nekādas traumas nebija. Tāpēc, interesanti ragi. Tāpēc, jā. Starp citu, Toms Serviks šobrīd runā nevis par kādu mistisku svešinieku, ko mežā saticis, bet par briedi, kuri mēģināja nomedīt 3 mēnešus. Mums šodien 222. epizode Sijā ieročos, un mūsu viesis ir Toms Serviks. Sveiki. Mednieks, šaušanas sporta entuziasts, infirei entuziasts arī. Un tagad mēģina iekāpt mūsu laivā ar to pašu pieredzi, ko mēs darām, un uztaisīs savu podcastu Šautuve, kuriem ir 2 epizodes. Jā. Un mēs apsolījām, ka Tomu uzaicināsim. Un Toms ir klāt, beidzot, pēc 3 nedēļu manas rakstīšanas. Piektdien vari. Nesagāja tās piekdienas. Īva, kas vēl bija kaut kāda pasākuma. Nesanāk. Tā ir. Noslodzīti jau ir kaut kāda visam pasākumam. Un tad beidzot Toms ir šeit. Jā. Arī vienā iepriekšējā numurā, 2 numurus iepriekš žurnālā Medības bija galvenā personība. Jā. Silda sirdi, jā. Tos noslēpumus par Tomu jūs varat izlasīt tā intervijā. Mēs arī Medībām portālā bijām publicējuši jau, ja? Bija ielikts, jā. Jā, jau bija ielikts. Tālu es neesmu. Un šodien mēs mēģināsim no Toma izvilkt visus viņu noslēpumus. Lai veids. Šā garām jaktei būt. Mēs ierakstām 8. martā, tādēļ man ir eklērs un tēja. Es vakar nakti atbraucu no Francijas, kur es biju Francijas mednieku asociācijas kongresā, kur bija 300 delegāti, man bija pa lūšiem jāstāsta prezentācija. Ko tu labi pastāstīji? Klāt nebija. Es pastāstīju to, cik dīvainas situācijas rodās valstī tad, kad ierēģi, kuri īsti netver laukumu, aizliedz kaut ko darīt. Tad mums ir lūšu pašregulācija, kā izskatās, kur Lietuvā lūsis ienāca pagalmā, ielīda suņu būdu, apēda suni un apmetās tur uz dzīvi, un viņam 2 dienas vajadzēja, lai to lūsi saķertu ciet. Tad es stāstīju par to, ka mums bija Eiropas komisijas atzīta viena no labākajām lūšu apsaimniekošanas sistēmām Eiropā saskaņā ar direktīvas 4. pielikumu. Un tad Eiropas komisija no vadlīnijām šo piemēru izņēma ārā un uzsāka procedūru pret Latviju.
par spīti tam, ka lūšu populācija nevis samazinājās, bet patiesībā bija ļoti stabila un pieaugoša. Mums jau tie bļāvēji arī diezgan daudz. Nē, bļāvēji neaizliedza. Eiropas Savienībā jau, jā, viņiem ir... Aizliedza Eiropas komisijas lēmumu dēļ viss. Tas tās mūsu iniciatīvas un viss mēs to būtu izcīnījuši. Bet, tā. Bija daudz franču onkuļu foie gras, kas man vislabāk patika. Un tā. Kā mums Ivā gāja? Zin kā, man liekas, ka divi jau pēc tā Covid ir sākusi arvien plašāks un plašāks gaiteņas taisīt. Skaita lielē tāpat tās visi jau ir aizgājuši uz business to customer, nevis business to business. Zauvers, Blazers, principā Blazera grupa. Nebija. Nē, Blazera grupa nebija, jo man liekas, ka jau 2. vai 3. gads varētu būt, ka viņi jau vairs nav. 3. točni. Tāda kaut kāda lielie spēlētāji jau ir notinušies. Viņi aizbrauc uz Dortmundu. Ar gala patērētāju jau strādāt, nevis ar veikaliem vai uzņēmumiem. Jo Blazers bija Dortmundē. Jā, viņiem vieglāk ir, kur uzaicināt, atbraucat pie mums, paskatāmies. Es domāju, ka vieglāk un ekonomiski izdevīgāks tas pasākums visam noteikti ir. Bet, jā, Ivā... tā jau kopējā tā izstāde jau ir salīdzinoši iespaidīga. Cik daudz reizes bijis jau? Es baigi neskaitu, bet manos aprēķinos starp 8 līdz 10 laikam vajadzētu būt. Man liekas, tas tā pirmā reize vienmēr ir tāda visiespaidīgākā tāds. Wow! Un pēc tam ir... Ar katru gadu paliek arvien tāds, tā kā pierodi un pierodi. Tu, kā teikt, saproti, ka tev nav visur. Pie katras dienas sveiki, labdien. Tā jau izsijā, kas ir aktuāls, kas nav aktuāls. Bet pirmajā reizē es pat teiktu, kad es pat īsti neatceros, kurš gads tas varētu būt. Bet skaidrs bija tas, ka pēc... pirmajām kaut kādām 2 Ivām, tur vakaros tās kājas, tā sāpē, viss bija. Tagad jau... Pieredze. Jā. Aiziet pastaigā un viss ir normāli, nav tā, ka stīvajā. Bet tad arī mūsu halas varbūt bija vēl bišķiņu vairāk. Bet jā, tagad ir gaiteņi platāk var. Bet kaut kā viņi pēc Covid tur katru gadu kaut kā bišķiņu atkopjās vai... Es saprotu, ka šogad viņiem bija tā 50 gadu jubileja Ivai. Un apmeklētāju skaita ziņā bija 40,000. Es nezinu, cik Dortmundē 70. bija. Tad redz, kur ir atbildi. Bet, te ir Iva ir business to business un Dortmunda ir business to customers. Tā arī ir tā atšķirība. Iedomājieties, cik forši sijā ieročos atnāk un tevi sagaida ar eklēru. Un tagad sēdi un siekalojies uz to eklēru. Es nesiekalošos. Uz manu eklēru. Bet jā, katrā ziņā Iva ir kaut kāda, Iva ir vieta, uz kuru izstādu, uz kuru noteikti gan jau, ka reizi mūžā vajag aizbraukt, tīri apskatīties, jo ir kaut kādas atšķirības starp Dortmundu. Dortmundu man vairāk asociējas tādu lielu, bišķi lielāku balagānu un tirgu. Tas kopējais koncepts. Tur brauc iepirkties. Jā, es tur negribu tur iet pie kāda, veikt kaut kādas... Sāk kaut kādas sarunas veikt vai runāt par produktiem, ka tur vēl ir jāgrūst tās riņķī, ka tur I want to take a look at this. Un, tas tāds, tādā ziņā varbūt pat Iva ir labāks variants, kur nodibināt kaut kādas kontaktus, bet tīri no daudzveidības es pieļauju, ka Dortmundē varētu būt bišķi plašāk. Tā koncepcija bišķiņ mainījusies arī Dortmundē, jo agrāk tur bija visi tie mazie ražotāji un tās savas firmiņas, kas tur sēdēja. Tagad kāds lielie koncerni visi ir savākuši, un tad tur ir tādi, tā kā sijā ieroči veikals, kas tirgo visu kaut ko, un tad viņi tur tā kā Frankonija un viss pārējie, un Grūbe un viss, un tad viņi tur tirgojās. Tā varētu būt, jā. Tā varētu būt. Bet labi. Pastāsti par savu podkāstu, kā jums tā ideja radās un kas tā pa koncepciju un uz kurien jūs gribat iet ar to? Viss, es tev nevaru stāstīt. Ja tu man uzdod šos jautājumus, es tev pilnīgi atbildētu. Tur nav ko slēpt. Nē, zigā, tā ideja
ideja radās jau kādu brīdi atpakaļ. Varbūt jāsaka tā, ka varbūt nebija tas īstais laiks realizācijai, bet tas ir tāds vienkārši for fun. Tev, Zigā, jums vairāk šis šauja garām podcasts ir, šajā gadījumā ir kaut kāda finansiālā puse, skatījumi, reklāmas. Mums tur ir, protams, sava veida reklāma ir iekšā. Protams, jums tur ir karoga aizmugurē. Jā, mums ir karoga aizmugurē, bet, Zigā, es baigi cenšos neuzspiest zīmolu, ar kuras strādāju, tajā pašā laikā. Mēs runājam par visu, kas ir aktuāls. Tas tāpat tās, tur nav tādi kaut kādi baigie tabū, vai par šo mēs runājam, par šo mēs nerunājam, šos mēs reklamējam vai šos mēs nereklamējam. Tas tā vienkārši pašplūsmā iet. Tur Zandberga Gaisiņu mači, Sportinga federācijas, Mednieku līga, Lāčkokos šaušanas sezonas atklāšana. Tas tāds, kas ir aktuālais uz to brīdi, to arī runājam. Tur nav tāda, kā teikt, baigie tabū. Un, mums nav nekādas saistības. Mēs vienkārši... Neatkarīgi integrāli, ja? Jā, kad gribam, tad sanākam kopā un tad arī, kad ir par ko runāt. Tad arī izrunāt tās tēmas, kas ir aktuālās, jā. Kaut kā tā. Tas tā kā savu prieku pēc. Jā, tas ir, tur nav nekāds cits uzstādījums. Tas ir, kā es teicu, entuziasms un for fun. Forši, man jau šķiet, ka jo vairāk cilvēku rāda un stāsta par medībām un izplata to labo vēsti, jo labāk. Jā, tieši tā. Savā ziņā jau, es tagad, kopš es daru to, ko es daru, jo es skaļi nevaru teikt. Es teikšu, ka mednieki, mednieka sabiedrības daļa ir tikai un vienīgi ieguvēji. Tajā ziņā, kad sacensībās ir uzradušies sponsori. Jā, par to es arī gribēju pēc tam parunāt. Sacensībās ir jau veidojās sponsoru sacensība, ir balvu fondi, ir kaut kādi pasākumi vēl paralēli, kas notiek. Tāpat tas ir šeit, kur mēs tā kā skatāmies viens podcasts, ko dara, tas skatās, ko dara otrs podcasts, mums arī tur tā. Jā, nav jau tā, ka... Tas ir tā kā pa pakāpienam. Nav jau tā, ka tagad, Dievs, Toms uztaisīja otru podcastu, mēs ar Tomu vairs nerunājam. Nē, tu zini kā, tu tāpatās, jūs tur esat 220 sērijas priekšā. Tieši. Tā kā, nav, nē. Mēs principā rēķinamies reizi 2-3 nedēļās, kā sajiet, uztaisīt. Apmēram jau šajos starplaikos mēs jau sametam iekšā tēmas aktuālās. Kas ir tie cilvēki, ar ko tu sadarbojies? Artūrs Volkovs. Bija mums vienā no iepriekšējām epizodēm ar Surmoviču stāstīja par šaušanas sacensībām. Kā teikt, šaušanas entuziasts. Mums viņi daudz ir. Mums viņi ļoti daudz. Un tieši tāds pats šaušanas entuziasts un arī jaunais mednieks Reinis Ķemlers. Viņš sevi, man liekas, nosauc par medību vēstnieku. Jā, varētu būt, ka viņš savu nosauc. Viņš sācis ir, viņam tas koncepts man ļoti patīk, jo viņam, protams, pagaidām no viņa ārā baigi nevar izspiest, to esencīti, bet viņš staigā, filmē tieši medību procesus, pašas medības. Kā teikt, vēl līdz tādam 100% gatavam rezultātam viņš nav nonācis, bet šis tas ir. Un, man tā viņa ideja, koncepts un jaunības maksimālisms, entuziasms. Kā bez tā? Tas ir, man patīk. Galvenais, ka ir cilvēki, kas iet un dara un runā un stāsta, un pats galvenais nebaidās publiski iet ārā un teikt, es esmu mednieks un mēs to darām savādāk.
Nu, tā kā citreiz visi komentāros kaut ko bubina, bet, kad jānonāk līdz kaut kādām darbībām, ar to arī viss beidzās. Nu, zin kā, man jau arī baigi nepatīk. Es tāds... Kautrīgs? Nu, nē, es tāds... It kā ar pazīstamiem cilvēkiem es esmu tāds, kāds es esmu, bet tādā publiskajā vidē, nu, tā... Klausies, Bet cilvēki, šobrīd... kuram nepatīk publiskā vide, uztais pats savu podkāstu. Jā. Loģika. Jā. Nē, bet saprot, tajā brīdī jau rekur, mēs esam 3, rekur ir kamera, un tas ir viss ok. Bet, nu, kā teikt, sociālajā vidē tur likt kaut ko iekšā, nu, man tā kā īsti tas tā kā, nu, neuzrunājas. Es tādā ziņā atturīgs, varbūt tas ir mans tas lielākais mīnus, bet nu, man kaut kā necepīja tas pasākums. Protams, bez viņa jau nevar. Tur jau tā lieta. Ja, nu, tā ir liela. No Īvas, kāpēc nav video? Nu, ko es tur tā kā staigāšu, tur filmēšu, kur te jaunumi. Tas ir influencer darbs. Nu, nē, jā, nu, Pat Juris ar Aivaru kopā no Angela Armas taisīja TikToks no Īvas. Viņi TikToks taisīja? Jā, Aivars ir TikTokā? Jā, mēs. To gan es nezināju. TikToks man nav. TikToku nelietoju, arī netaisos lietot. Tad, tā ir viena no, kas man nav. Kāpēc? Es pat īsti nezinu. Man vienkārši ir... Vecmodīgs. Nē, man nevajag laika zagļus. Man liekas, ka ir laika zaglis diezgan liels. Patiesībā Tas, kad ir auditorija... Piedod, ka es tev pārtraucu. Nē, viss es tev mēģinu pārtraukt. Tas, ka ir auditorija vairāk aizsniedzam, jā, bet es negribu laika zaglu vēl vienu. Tajā ziņā taisnība, tas tik tā kā visas jaunākās ziņas uzzina reāli. Tā kā jaunumus, padomus, idejas, tur ir šausmīgi daudz miskastes, tā kā šausmīgi daudz, bet arī ļoti daudz interesantu lietas, starp citu. Nu ir, jā, bet šobrīd arī es, ko jau pie sevīm es jau tā bišķiņa atskārts, tad, kad es eju uz mežu, telefons paliek mašīnā. Tu esi redzējis filmu 72 stundas? Tur, kur viņš iesprūda, bet tās nebija 124 stundas? Vai 124 vai kaut kas tāds. Kur Džeks mēģināja atslēgties no pasaules, nevienam nepateica, uz kurien iet, atstāja telefonu mājās un beigās dabūja pats sev roku amputēt, lai iznāktu no tūkstneša ārā. Nu labi, tik drastiski jau mums it kā nav, gan jau, ka līdz mašīnai tur kaut kā varētu vēl aizrāpot, un lāču lamatās arī gan jau, ka neiekrist. Mūsu pusē lāču nav. Bet, nē, vienkārši saprot, Tajā brīdī nav mums lāču, ne tās pēkstiņas. Tajā brīdī vienkārši, kad tu esi mežā, un tad ir tas, pastīties, kas jau, tas sākās. Nu, tā kā parasti, kad tu esi mežā, tu viss sāk zvanīt, sūtīt ziņas. Tas var būt mazākais, bet vienkārši tu jau zini kā, to tu dari ikdienā, darbā, tad tu to dari mājās, un tad vēl tu to dari vēl mežā. Kaut kādā brīdī tas viss ir jānoliek malā, un sadāk, mēs visu laiku esam tā kā connecting people. Mēs tādā laikmetā dzīvojam. Mēs tādā laikmetā dzīvojam, jā, bet vairāk ir jāatslēdzas no tām elektroierīcēm. Laikam, kaut kādas sarkanās robežas tomēr ir jāuzliek, ne? Es tādas vismaz cenšos sev novilkt savādāk. Ir tā sajūta, ka es aizbraucu uz mežu. Nav vajadzīgs. Nu ko? Lādē iekšā. 50,000 bildes un 16,000 video. Tāda ir tā influencer dzīve. Jā, tas jau ir darbs, tur jau neko nevar darīt. Man jau atkal otrādi, es jau eju uz mežu un es tikai ķeru kadrus. Es visu laiku domāju, šitāda situācija, tāda situācija, ko var pastāstīt. Es eju uz baletu, lai atslēgtos. Tomas Samuls. Man saldu nav balets. Nē, Rīgā ir, jā, tev saldu nav balets. Es tagad domāju, ko es saldu daru. Nē, es vienkārši aizēju uz mežu. Man tāda, lauku dzīve. Pirms notika asais pagrieziens tavā dzīvē, tu vispār par medībām biji domājis vai domāju, kas tas tāds ir vispār? Tur jau ir tāds stāsts, ko es, izlaidu arī žurnālā. Es
principā uzaugu medību veikalā uz Letis. Jo Saldu agrāk bija mednieku veikals Mežezers. Tur strādāja mana mamma. Un cik tev gadus vajadzēja, lai tu saprastu, ka tev to vajag vai kā? Tas jau... Vai tu dzīvojies pa mednieku veikalu? Es dzīvojos pa mednieku veikalu, jo bērndārs bija turpatās aiz mednieku veikalu. Tad es pēc bērndārs varēju doties pie mammas. Tā kā... Kur tas bija? Saldu veikals. Saldu arī? Jā, es no Saldas. Visi Saldu sācies. Mežezers. Agrāk... Nav vairāk, jā? Nē, agrāk nav. Tagad tajās telpās ir Purnamuiža. Tā kā vēsturiskā vietā? Jā, vēsturiskā vietā, kā teikt. Atgriežos tur, kur tajās pašās telpās, kurās mamma ir strādājusi. Es pēc kaut kāda brīža arī tur atgriezos. Bet nav tā, ka tev ģimenē bija mednieki? Opis. Nu, tad tev tas gēns ir. Tev nav mutācija. Nē, mutācija nav. X cilvēks nav. Ir kaut kāds, jā, tas gājis kaut kur līdzā, bet jā, paši pirmsākumi jau ir 2-gadīgam, 3-gadīgam puišalim jau pa mednieku veikalu jau vazāties riņķī. Tur bija tāda episkā cauna izbāsta. Iet iekšā mednieku veikalā, es vēl atceros, tur bija betona trepes, durvis, un tad abās pusēs bija tāda tā kā ziemas dārzi. Cik es atceros, bet tur bija šitie te keramzīti sabērti. Tur vienkārši tāds iestiklot tāda vitrīnes abās pusēs, iegāja iekšā, tad bija letes, un augšā bija tāda cauna. Galīgi izbalējusi, viņa bija jau tuvu baltai. Un tad es to caunu satiku, tā kā es sāku Purnamuižā strādāt. Jo viņi Purnamuižā varētu būt, kad iespējams, ka vēl joprojām noliktavā kaut kur dzīvo. Bet jā, viņi ir no turienes uz Purnamuižu arī vēl pārcēlusies. No kurienes tā cauna nāca, neviens nezina? Nu, Mežezerā viņi bija kā eksponāts. Pirms tam, kas viņu atved, kas nomedīja, neviens nezina? Nē, esmu tik dziļi caunas radrakstos neesmu pētījis, bet gan jau, ka viss var noskaidrot. Jūs atbalstat vienu no pēdējo gadu mednieku starpā populārāko un veiksmīgāko projektu, Mednieku līga. Man gribējās vienmēr saukt līga, jo man vienreiz kaut kā uzsitās nevis līga, bet līga. Bet tas ir baigi labs projekts, kas iesaista mednieku šaušanas sportā. Un par spīti tam, ka bija domas, ka būs maz interesentu, patiesībā tur gāza no kājām nost. Jā. Kas tā pa koncepciju? Sportinga federācijai jau kaut kādu brīdi atpakaļ bija tā doma, kad ir jāiesaista vairāk mednieki. Tad vien brīdi bija tas projekts, kā viņš saucās, droši šaušanas pamati. Jā, bija tāds. Bija, jā. No fonda atbalstītājs. Jā, no fonda atbalstītājs. Namējs tur bija pieslēdzies, tad arī pa šautuvēm bija izkaisīti pasākumi, kur munīcija jau pat bija apmaksāta, man šķiet. Jā. Munīcija bija apmaksāta, visi interesanti varēja braukt, mācīties šaut pa lidošajiem. Kaut kādā brīdī tas tur kaut kā iekustējās un tad pagājušajā gadā, kā teikt, palaida pašau vaļā, jo Lietuvā jau tas vienu gadu tikai, pagājušā gadā. Pagājušais gads bija pirmā sezona. Man likās, ka man tad sajuka ar to drošas šaušanas skolu. Tas vienkārši tā kā turpinājums. Un tad, kad Zvārdi, to jau arī varēja redzēt, Zvārdē arī, kad bija mednieku līga, tad tā mednieku grupa, viņi arī tur tā kā, viņi sāk veidoties. Nav tikai, kad ir elite, A grupa vai C grupa šāvē, bet arī, kad ir mednieki, kas brauc. Un otra lieta jau, protams, arī tas viss kaut kādā mērā atdurās pret finansēm. Tas vienmēr ir pret ko atdurās. Ja tev ir samazināta sērija daudzums, šajā gadījumā tās ir 3 sērijas, tad tev tās izmaksas attiecībā uz patronām ir krietni mazāks nekā šaujot 8 sērijas. Vienas dienas pasākums vai 2 dienu pasākums. Bet šis bija 1 dienas pasākums. Jā, šis bija 1 dienas pasākums. Arī sapratu, tie lidojošie mērķi ir bišķi vieglāki nekā
Latvijas kausā, piemēram? Jā, ir vieglāki, bet tāpatās tur kaut kāda daļa no tiem mērķiem arī kausā bija. Nav tā, ka viņi tur pilnībā ir vispār grozīti, bet, protams, ir vismaz tā, kā lai saka, ir prieks skatīties dzirksti džekiem acīs, kad ir 23. Yes! Tas ir tas, nevis, ka tu nonāc no laukuma 12. 23 vai 12 ir liela atšķirība, un tad ir tā sajūta, ka tu jau esi kaut kur tuvu, jo, Reizeknē es iešāvu savu, pirmo kvartu vispār. 25. Jā, tas bija Reizeknē. Tu arī pats tā kā brauc un šauji, ja? Jā. Patīk. Cik nu var iespēja robežās šauju. Kas tie ir par medniekiem, kas izvēlās tomēr braukt uz šādu pasākumu? Jo man vienmēr mulsina tas, ka cilvēks parastais šausmīgi baidās vai kautrējās no tā saucamā profiņa, bet mēs jau visi tie, kas ar to ir nodarbojušies, zina, ka ar to arī jau vienmēr sāk ar to, ka tu neko nesaproti, un tad darba un treniņa rezultātā tu iegūsti tos rezultātus. Jā. Kā lai to pasaka, tas ir atliek vienīgi gribēt. Bet, es jau, kā jau tev arī iepriekš teicu, tad mēs esam tādi nedaudz kūtrie, pabakstāmie, un tad kaut kādā ziņā varbūt balvu fonds ir tas, kas tur pabaksta bišķiņā varbūt aiziet, jo, kā vinnēt var ik viens. Teiksim tā, veiksmes faktors vēl tikai nostrādā, bet... Varbūt liekas, ka viņiem tieši starp mednieku starpā būs lielāka iespēja pie tās balvas tikt, jo liekas, ka tur atbrauc tie sportisti, zini. Bet tai tēmai sportisti nāk vienmēr līdzi kaut kāda negatīva pieskaņa, es nesaprotu, kāpēc. Arī Minhausenā tur, ja tu tur šauj sportu, tu nevar piedalīties Minhausenā, kaut kādas tādas domas ir panesušās. Tas ir, kā teikt, palielināt savu iespējamību uzvarēt. Pieņemsim, jā. Tas ir ierobežojot, teiksim, sportisti nevar braukt. Tas sportists ir tieši tāds pats mednieks, kā jūs tikai, piemēram, viņš tur sava hobija vietā skrūvēt mašīnu izvēlās šaut. Tas ir arī viss. Viņam ir cita hobija prioritāte, un viņš, kā teikt, savus līdzekļus novirza šaušanai. Un tajā brīdī, kad viņš ir izaudzis līdz tam līmenim, kad visi pārējie viņu sāk saukt par sportistu. Es nezinu. Viņš ir tāds pats mednieks, kā mēs visi pārējie. Tas, ka viņam ir nozīmīta sporta meistars vai veste, nekas jau baigi nemainās. Vienkārši viņam ir lielāka pieredze, bet iespēja jau ir pilnīgi visiem to izdarīt. Bet kāpēc jūs nolēmāt tieši, piemēram, atbalstīt to mednieku līgu, nevis Latvijas kausu? Nav jau tā, ka trūkst sacensību? Mednieku līga jau tā galvenā auditorija arī ir mednieki. Tie, kas brauc uz Latvijas kausu posmiem, viņi jau, teiksim tā, globāli pirmkārtām tā nemainās tā sacensību dalībnieku personālijas, respektīvi viņi brauc no viena posma uz otru un savā starpā sacenšās. Tad mednieku līgai jau tas koncepts, protams, ir ar to visu burkānu, tad viņi ir it kā spiesti izbraukāt tur no viena posma uz otru, bet katrā vietā pienāk kāda jauna persona klāt. Jauns sportists, jauns mednieks, jauns šāvējs, un tas arī ir tas galvenais, iesaistīt mednieks vairāk iekšā pasākumā. Jaunajā pat iznācis, man arī paskastītā jaunākajā žurnāla medības numurā ir arī raksts, informācija par mednieku līgu. Kaut kas šogad mainīsies, vai jūs tāpat turpināt, vai kaut kādi jaunas idejas? Es kā globāli baigi nekas nemainās. Globāli nekādu izmaiņu man vismaz šķiet, kas ir balvā? Balvā? Galvenā balva vēl ir idejiski miglātīta, jo mēs to konceptu vēl, kā teikt, līdz galam neesam izdomājuši.
Bet skaidrs ir tas, ka katrā posmā starp dalībniekiem izlozē būs termokamera. Katrā posmā? Jā. Vai te nebija tā, ka bija viena pašā galā? Vai? Jā, bija viena pašā galā, bet no vienas puses ir tā, ka mēs pagājušajā gadā galvenajā balvā ielikām termālo tēmekli. Un tad starposmos mēs tā kā apbalvojām ar merču. Cepures, powerbankas, dāvanu kartes un tā tālāk. Bet, ja tu esi nevis mednieku grupā, bet jau mednieki ar pieredzi, tā bija M1, M2 grupas. Ja? Un, ja tu M1 grupā tur šauj tajā spicē, tad ar 4 cepurēm tev baigi nav ko darīt. Līdz ar to... Visas vienādas. Līdz ar to, lai neuzkrātu lieku miskasti mājās, labi, miskasti tā nav, bet lieki, tas nav vajadzīgs. Ja katrā posmā tur varētu kaut ko savu, bet tik liela daudzveidība nav. Un, kā teikt, tas dāvanu maisiņi, kas bija pagājušajā gadā, tur visām grupām tāpatās tā kopsuma veidojās jau pietiekoši liela. Un šogad mēs nolēmām, ka, protams, būs diplomi, medaļas, kausi. Un izloze. Jā. Kā tur bija? Atlika tikai aizbraukt kaut vai uz vieniem mačiem un izšaut kaut vai vienu reizi, lai varētu piedalīties? Principā jā. Izšaut uz vienu šķīvīti, pēc tam aiziet prom un gaidīt izlozi. Un ir salīdzinoši liela iespēja tikt pie... Bet šis nav labākais koncepts, ko darīt. Ir jāpašauj, nevis izšaut vienreiz, labi visas. Pārējais rakstot no nulles, es tagad teju sēdēt mašīnā. Tik tā kā sēdēt. Tā nevajadzētu darīt. Piedalāmies, šaujam, fortuna gan jau, kad uzsmaidīs. Kaut kādus papildus treniņus pirms mačiem, kas grib mednieki, jūs neesat domājuši taisīt? Tā kā atbrauc pirms tam, tā kā bišķiņu stresiņu nolaist. Ir publicētas šīs te posma vietas, ir publicēti laiki. Es domāju, ka rokas aug no pareizajām vietām, paņemam telefonu rokā, paskatāmies telefonu numuru, piezvanām un apjautājamies šautuvei. Jo 10. šo sestdienu, kad 10. Svētdien jau ir Rīgas šūtiņa centrā ir šaušana. Svētdien ir, ja nemaldos, Grobiņā šaušana. Grobiņā vēl 16. ir Latvijas kausa posms, 2. 4. ir treniņi. Tā kā, mums ir apkārt tik daudz informācijas, galvenais viņu vajag izlasīt. Tā kā, draugi mīļie, paņemiet savus kalendārus un atķeksējiet tajos šos te datumus. 1. posms 23. marts Grobiņa, šautuvu Lačkoki. 2. posms 27. aprīlis Rīgas šaušanas centrs. 3. posms 18. maijs Rēzekne šautuve Salis un fināls 24. augustā Valkāšu šautuvi Jasmīni. Tā kā pa visu Latviju iespēja izbraukāt, satikt cilvēkus, uzlabot savas šaušanas prasmes, iemācīties šaut, kad ir mazliet stresiņš un adrenalīns, kas pēc tam arī noderēs medībās. Un vēl ir liela iespēja piedaloties šajos pasākumos, tikt pie termokameras. Jā. Tālūk. Laikas, tās pašas laikas, ko mēs labi zinām, kas ir kā skrien un zan. Ir dažas lietas, ko nevajadzētu sabojāt. Tas ir novārīt un turēt gaisā, kad viņš apdeg. Palvasim par sveidots. Jūs koriģējat savu trāpījumu uz augšu uz leju. Noslēgums rezumējums būs svētdienē. Ir gadījumi, jā. Mūsu kārtējā epizodes ieročos Arvids Baumanis. Labdien. Labākais Latvijas orators. Kā mēdz teikt, esmu dzirdējis no vīriem gados par sievietēm un par vīnu, ka visu vīnu jau nenobaudīs, bet uz to jātiecās. Tā kā, arī es tiecos.
Jā. Jaunumi, jūs bijāt Ivā šogad, kāda iespaidi? Es neaizbraucu, nebija iespēja, bet... Jā, nu mēs... Es te pārtraukšu. Skatieties mūsu Facebookā un arī Sijā ieroču Facebookā, tur ir video, mēs esam nošērojuši, kā puiši Dāvis ar Arvīdu plosījās pa Ivu. Jā, patiesībā plosījās ir ļoti atbilstošs apzīmējums šī gada izstādei. Es gribētu teikt, ka pēc 22. un 23. gada izstādēm tādā emocionālā līmenī, tā emociju ziņā tā ir kaut kā mazliet pietuvinājusies pirms Covid-2. Protams, dalībnieku spektrs nav tik liels, kā bija pirms tam. Turklāt ar šo gadu ir tādas strateģiskas izmaiņas notikušas, respektīvi vairs šī Enforce taktiskā un militārā sadaļā ir nodalīta no Ivas, jo iepriekš, kā mēs zinām, tas viss bija kopā. Tagad ir tā, ka nedēļas pirmo daļa ir Enforce un nedēļas... Tādā veidā. Jā. Līdz ar to no vienas puses ir tāda sajūta, ka izstāde ir kļuvusi šaurāka, kaut vai, teiksim, tā tīri haļu piepildījumu ziņā, bet atkal tas, ka mums kā medību nozares pārstāvjiem bija tiešām vairāk, teiksim, vieglāk koncentrēties, jo, zin kā, citreiz tām hallēm, kaut vai gribot, negribot, jāiet cauri, un tad tur, kā saka, uzkavējies un tā. Bet, un mēs īstenībā to taktisko militāro feelingu diezgan labi paķērām Šotšovā, jo tas tur, principā, dominē. Tā kā tā, jā. Bet, protams, teiksim, ir atsevišķi lielie uzņēmumi, kuri jau vairāk gadu garumā ir nolēmuši nepiedalīties. Savukārt, piemēram, Browning, kas ir mūsu jau ilgadējs sadarbības partneris, šogad bija pirmā dalība pēc Covid. Tādā optimizētākā izpildījumā, bet tomēr bija prieks satikties klātienē, aplūkot arī viņu jaunumus, kā jau Linda minēja mūsu Facebook lapā, un arī žurnāls Medības aktīvi dalās ar mūsu saturu Winchester SXR2 pumpja versijā, Browning pārlaužamais divstobru gludstobra ierocis kompozīta materiālā 525. sērijā. Tā kā jā. Ļoti daudz tikšanās, ļoti daudz labu sarunu. Teiksim tā, daži jauni pamati ielikti un, jāsaka tā, mīklaini, lai saglabātu intrigu, sekojiet līdzi mūsu aktivitātēm Facebook, sociālajos tīklos un arī veikalos, jo patiešām plānojam, ka šī gada laikā varētu gan Šotšovam, gan Ivai būt kaut kas tāds taustāms. Kaut kādas jaunumi vai kaut kāds pārsteigums, kas tev ir atmiņā palicis no Ivas? Jaunumi, tātad, kas man ļoti ir palicis CZ, Českas Brovka. Viņi iet uz priekšu, uz augšu, augstāk, tālāk, stiprāk, kā tai dziesmā un teicienā. Un viņu domāšana kļūst arvien modernāka un tāda dinamiskāka. Un, piemēram, viens no jaunumiem šajā izstādē bija CZ 457 range. Un kāpēc tas, manuprāt, ir īpašs, jo arī CZ 600 sērijas klāstā ir tāds modelis range. Un tā doma ir tāda, ka, ja tev ir CZ 600 range un CZ 457 range, tad 457, kā jau mazkalibra ieroci, var izmantot teiksim, treniņiem un tādām ikdienas šaušanas aktivitātēm. Un, teiksim, tā muskuļa atmiņā un viss tas ieradums nostiprinās, jo tās slaidas ir faktiski vienādas. Ja? Un tad attiecīgi, teiksim, sacensībās un kaut kādos nopietnākos notikumos tu vari piedalīties ar 600, kas ir pieejams pagaidām 308 un 6 mm Creedmore'ā. Tas ir par CZ, jā. Tātad par Browning, jā, jau es pieminēju Winchester SXR2 pumpja versijā. Kā pats Browning teica,
mūsu kontaktpersona. Viņš teica, manas izjūtas sākotnēji bija tādas dalītas, bet kā viņi pārliecinājušies Zalcburgā un arī Dortmundē, Jagd un Hun, tad šis te pumpja darbības svītņstobra ierocis ir piesaistījis ļoti lielu uzmanību, īpaši no gados jaunākiem šāvējiem un medniekiem. Un vairāki no viņiem izteikuši vēlmi tādu iegādāties. Un arī es, paraustīju šo ieroci dzīvē. Un, paraustīju. Tas ir, šajā segmentā tirgu nav daudz spēlētāju. Es zinu, ka Remingtonam ir tādas konstrukcijas. Man liekas, tad bišķiņ mazliet amerikāniski tāda ievirze, tāds stiliņš, Jā, ne? bet cits starpā, kas ir ļoti interesanti, tad, kad mēs bijām Šotšovā, mēs cerējām, ka jau tur mēs varēsim apskatīt šo ieroci, bet, kā noskaidrojām, šis te modelis ir paredzēts tikai Eiropai un Austrālijai. Interesanti. Amerikai nē. Bet es domāju, tas ir vismaz tikai pagaidām. Gan jau, kā jau mēs zinām, Amerika ir lielais melnais caurums, un, ja tirgus pieprasīs, gan jau arī uzņēmums rīkosies. Jo tā ideja, es tev piekritīšu, tas tāds kaut kas mazliet interesants un varbūt ne līdz galam saprotams, bet, kā es sapratu, tad ir tirgi, kuros tas tiesiskais regulējums attiecībā uz pusautomātiem ir ļoti nedraudzīgs. Un, šis ir kaut kas tāds, faktiski tāds risinājums šiem smagnējiem tirgiem. Jo, principā, ja tu esi labi sagatavojies šautuvē, tad tas pārlādes ātrums varbūt nebūs gluži tikpat ātrs kā pusautomātam, bet pietuvināms. Turklāt šim modelim ir iespējams izmantot Browning Marāla aptveres, respektīvi, tur, piemēram, 308 un 3006 mēs varam pielikt 9 un 10 vietīgu aptveri. Tā kā, tāds kārtīgs raustāmais agregāts. Jā. Nu ko, lādē iekšā! Kas ir šobrīd sezonas aktualitātes martā no CIA ieročiem? Jā, kā jau mēdz teikt, viss ģeniālais ir vienkārši, ja viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Latvijas medniekam pavasaris, pirmie pavasara vēstneši asociējās ar to, ka ir laiks gatavoties bebru medībām. Un arī šodien, kā mēdz teikt, produktu placementā, jeb produktu virzības sadaļā, esmu izvēlējies dažus produktus tieši saistībā ar bebru medībām. Un mēs skatāmies uz konibēra tipa, jeb rāmi lamatām un humānajām lamatām. Jā, un šeit mums ir jaunākajā numurā ir 4 veidi, kā šīs lamatas uzlikt. Super, jā, un skatos, Indulis ir reklāmas seja šim projektam, tā kā es domāju, ka būs ļoti interesanti, jo tur, kur ir Indulis, tur vienmēr ir interesanti. Viņš par praktiskām lietām stāst. Ir arī video, bet video ir maksas sadaļā. Īstenis praktiskais lapietis, tas Indulis, vai ne? Tā kā ja jums gribās tikt pie lamatām un tagad arī iespēja samazināt bebru skaitu postīm vietās, tad rāmi lamatas ir viens no labākiem risinājumiem. Jā, uzliekam lamatas pareizi. Vienkārši, ir žurnāls Medības pēdējais numurs, kurā induļu pamācības, praktiskā induļu. Un vienmēr jau ir iespēja zvanīt draugam, kurš ir pieredzējušāks. Jā, jo šīs lamatas jāuzliek ar domu, lai noķertu medījumu selektīvi. Proti ir jāskatās, kur ir bebru, takas un dzīves vieta, un jāskatās, kur kāds cits tusē. Jā, un ja bebram ir, 7. ragi, tad vēl, nemedījam, gaidam 9. Tieši tā. Lūk, jā, bebru rāmi veidā lamatas, faktiski tāda paša tipa mums ir arī pieejams lamatas caunām, bet, tas nav gluži par bebriem. Volkstūl, jeb Skandināvijā vismaz noteikti dizainēts, laikam arī ražoti, Made in Sweden, tātad ražot Zviedrijā tādi saliekamie krēsli. Esmu pats izmēģinājis praksē,
ļoti, teiksim tā, vairāk izmēri ar dažādu noturību, un faktiski viņi paši pozicionē, ka uz 4 krēsliem ir iespējams novietot automašīnu, un tie krēsli izturēs. Manā pieredze liecina, ka viņi tiešām izturīgi, jo es jau arī, kā saka, neesmu tas vieglākais, un tur labi, jā. Tad, protams, tāds, kā lai saka, komplekts, kuru ņemt līdzi uz mežu. Un šeit es redzu, tas komplekts varētu būt noderīgs gan, lai sagatavotu... Oi, jēzi, cik smags. Jā, viņš ir smags, jā. Tur ir, kājām gaisā, tur ir 7 dažādi pričendāļi. Jā, tātad cirvis, zāģis, 3 veidu naži, teiksim tā, rīks, ar kuru nostiprināt medījamā dzīvnieka to krūšu vēdera dobumu, lai ventilētos, un, protams, naža asināmais. Un es redzu šo komplektu kā labu, teiksim, un izcili piemērotu bebru medībām, jo, kā mēs zinām, reizēm ir nepieciešams nocirst kādu klūdziņu, lai sagatavotu labu vietu, kur sēdēt uz bebriem, varbūt nozāģēt arī, un pēc veiksmīgām medībām pret medījumu jāizturās ar cieņu. Principā visām dzīves situācijām. Jā. Šito ieliksiet mašīnā un nekad nebūs situācija, ka kaut kas pietrūks. Es teiktu, ka jā. Protams, kā saka, meža zāģēt būs sarežģīti, bet mazliet padarboties. Tur ir pat maciņš, tā kā somiņā, kur var vēl ielikt, piemēram, cimdus gumijas. Jā, tur ir jau daži līdzi, bet, kā saka, tie daži tikai dažām reizēm. Tā kā, jā, man arī ir tas no Outdoor Edge produkcijas, un esmu ļoti apmierināts. Un, protams, tāda mūžīgā tēma, senā tēma munīcija. Ja? Mēs dzīvojam valstī, kurā joprojām ir diezgan liela tendence bebrus medīt ar skrotīm, jeb renkuļiem. Jā, renkuļiem. Bet atceramies, ka renkulis arī ir krošu munīcija, un mitrājos ir aizliegts izmantot svina renkuļus arī attiecībā uz bebru medībām. Un tas būtu viens ir tāds, kā saka, likumiskais tvērums, bet otrs arī ētiskais, jo, kā mēs zinām, tad agrāk, kad renkuļu izmantošanā sita augstu vilnu, tad savainoto dzīvnieku skaits, kā runā, esot bijis krietni augstāks. Bet šoreiz gribētu vērst uzmanību uz vītņstobru munīciju, un tieši esmu atnesis bezsvinu munīciju, Cellier Bellot un Sako. Faktiski tā nejauši ir paņēmušies divi populārākie bezsvinu munīcijas veidi. Cellier Bellot ražots Čehijā, Sako ražots Somijā. Un attiecībā uz bebru medībām ar vītņstobru ieročiem, tur, protams, nākās reizēm dzirdēt dažādas komentārus no medniekiem. Par to neies jau patronu tērēt bebram, vai tur, kā saka, kurš te var trāpīt pa to bebru, jā, vai kā ta viņu pēc tam rokā dabūt. Jā. Tie, kas tā saka, patiesībā ir dipadu dapadu, nevis mednieki. Bet jebkurā gadījumā es arī bebru medībām jau faktiski no kādas savas otrās medību sezonas izmantoju vītņstobru ieroci. Jā, tur ir kā saka, savs izaicinājums ar to, ka ir jābūt precīzākam, jo tas nav tā kā, kad lido renkuļu kūls un tad varbūt trāpīs, varbūt nē. Papildus bezsvinu munīcijas bonus ir tas, ka ja mēs tomēr izdomājam šo produkciju paturēt un, teiksim, uztaisīt konservus vai desas vai kādu citu delikatesi, tad tomēr ir vērts medīt to, ko mēs ēdam ar bezsvinu munīciju, jo vai tad vajadzētu pašiem tā no brīvas gribas uzņemt svinu? Droši vien, ka nevajadzētu. Jā. Sevi indēt. Tā ir indēt, pilns komplekts bebru medībām, ar rāmi lamatām, sēžot uz gaidu uz ķeblīšu, pēc tam to visu apstrādāt, un te arī munīcija. Un, protams, arī mūsu veikalu sortimentos pietiekami plašs klāsts ar ieročiem, lielākiem, mazākiem, jaudīgākiem, mazāk jaudīgiem, veiksmīgām bebru medībām.
Nu, un mums ir kārtējais konkursiņš. Pagājušā reizē bija krūzīte no tālās Amerikas ar suvenīriem. Izlozējam tagad. Nu, un te ir šobrīd maisiņš ar foršu balvu. Kā vienmēr. Kā vienmēr, jautājums no tevis. Jā. Es domāju, mēs varētu jautājumu sasaistīt ar šīs dienas produktu virzības tēmu. Un es priecātos, ja mūsu skatītāji, klausītāji un sekotāji pastāstītu par savu interesantāko piedzīvojumu bebru medībās. Un, attiecīgi, es neteikšu pareizās atbildes autors, jo visas atbildes būs pareizas. Viens tiks izlozēts. Atjautīgākās un interesantākās epizodes izklāstītājs, autors tiks pie šīs interesantās balvas no Sijā ieroči un mūsu sadarbības partneriem. Super! Arvīds Baumans, Sijā ieroči. 9 veikali visā Latvijā. Nākat, padzerat kafiju, tēju, parunājiet ar foršiem cilvēkiem un atradīsiet kaut ko arī bebru medībām. Uz tikšanos! Nu ko, pārlādējam! Kā tu vispār vērtē to šaušanas prasmi medniekiem, kas tomēr saņems un aizbrauc uz to līgu vai beidzot izdomā, varbūt ir jāizbrauc uz šautuvu un jāpašauj? Kā es vērtēju viņu prasmes? Jā. Vai tā ir problēma Latvijā? Nu, kā lai es to pasaku? Tas tāds, nevar tu nevienam ar varu piespiest braukt uz šautuvu un šaut. Tāpatās, kā tu nevari nevienam ar varu piespiest braukt ar mašīnu, viņš nokārtojas tiesības. Fakts. Kad viņš grib, tad viņš brauc. To nevar izdarīt. Tas, kad, pielīdzini, tad mēs varam uztaisīt kaut tik stulbu salīdzinājumu, kā pielīdzini šautuvu autotrasē. Cik reizes tu esi bijis autotrasē? Vai, piemēram, drošas braukšanas skolā 333, ka tur Sānslīdē iet. Ik pa laikam. Esi bijusi, jā? Jā. Nu, es neesmu bijis. Ar krūzaku tu esi 333 bijusi? Nē, es esmu ziemā netālu no manas mājas laukos. Tur bija tāds laukums, kur citi brauca noslidinājās, un tad es naktī braucu, viena pati slidinājos. Bet bija šausmīgi sen bija. Vislabāk man patīk tas pasākums. Man bija vēl vecā mašīna, un vecais boyfriends ar manu mašīnu iebrauca saslīdē un sasit buferi. Es būdām ļoti jauka meitene, teicu, ka es esmu vainīga. Tēvs man uzsauca braukšanu ar instruktoru pa ledu. Un tas bija labākais pasākums, kas man patika. Bet, principā, situācija ir analoģiska. Tajā brīdī, kad tu brauc ar mašīnu, tad sākās, piemēram, Sānslīde. Ir adrenalīna deva uzreiz iekšā. Un tagad ir galvenais izdarīt visu pareizi. Un tieši tāpat tas ir arī ar šaušanu. Tev ir adrenalīna deva un izdara visu pareizi. Bet tev jau ir, runājot arī par mašīnu, tev jau tajā situācijā, tev nav laiks vairāk sēdēt un domāt, tur jau viss iet milisekundēs. Tas ir instinktīvais darbs. Tev principā ir ar pakaļu jājūt to, ko dara mašīna, un tad to tu var iemācīties tikai slidinoties. Un tādēļ man arī, tā kā es dabūšu to lielo mašīnu, kas man ir, es nesapratu vispār, ko ar viņu darīt. Ar viņu tā, ka tu viņu sāc braukt, tad ja viņa sāk slīdēt, tad viņa slīd. Dod dūmā. Pilni grīdi. Tur nav ko raustīties. Bet, analoģija ļoti vienkārši. Tajā brīdī, kad tev ir rudzu bisi rokās, tad ir tieši tas pats. Tu strādā instinktīvi. Un tad ir tikai tas nosacījums. Vai tu to gribi apgūt, vai tu to negribi apgūt. Tie, kas to grib apgūt, tas ir tikai apsveicam, visu cieņu. Bet mēs ļoti lieliski savā sāģā es redzu, sestdienās uz pilsētu es nebraucu, jo tad ir tirgus dienas. Jā, un tad ir visi pārējie ir izbraukuši ielās. Un tad mēs ļoti lieliski redzam. Līdzīgi ļoti teikt pat analoģiska situācija. Vienā tajā drošas, nevis braukšanas, bet šaušanas skolā, tas viens pasākums, kur es arī gāju palīdzēt ar apmācību, bija, nezinu, kāpēc man ielika grupā kaut kādi 6 vai 8 pensionārus, kas bija vārdu vistiešākā nozīmē ar varu no kluba atvesti
šaut. Un viņi nebija sajūsmā, ka viņi atbrauc šaut, un tur kaut kāda blondīna no Rīgas ir priekšā, un tagad mācīs viņiem šaut. Un tā viņu bubināšana. Un tas protests, cilvēka iekšējais protests, nu tā kā... Stulba spēle. Nu, reāli, nu tā kā, un viņiem dod munīciju pa velti. Viņiem nav jāmaksā nekas, ir tikai jāpaņem un jāizšauj. Tad, kad beigās kaut kā sanāca, ka viņi tomēr sāka kaut ko trāpīt, tad tā viņu attieksme tā kā pilnīgi mainījās, bet tas man ir prātā palicis, nezinu kādā sakarā, bet viens tur visu laiku bubināja un sāk man stāstīt par ķēvis placentu. Kaut kādā es nezinu, neatceros, tikai atceros, ka man bija ķēvis placentas stāsts, un es uz viņiem tik nikni beigās paliku, tas negatīvisms. Es saku, iemācieties kaut ko jaunu, šitā te varbūt jūs Alzheimers atkāpsies jums. Nu jā, nē, nu, tā ir. Nu, katrā ziņā, nu, ja tu aizēji uz šautu un tu tur sāk jau, es tagad čaušu, nē, stop, tur visi cūkām, ko tu dari, kā tu stāvi. Tad viņam uzreiz varētu būt, kad ir kaut kāda pretreakcija, tad es te pabubināšu. Viņi sāka bubināt vēl pirms viņiem sāka kaut ko teikt. Un tad, kad viņš pašauj un kaut ko sāk trāpīt, tad, varbūt. Tas ir tikai normāli, man liekas, ka tā ir cilvēka daba, nu. Ja tev kāds sāks tev stāstīt un audzināt, tad tu arī no sākuma būs pretestība. Bet ja viņš tev pārliecinās par to, ka tā ir pareizi un tu pat pārliecināsies, tad tu pieņem. Es patiesībā esmu apzināti mēģinu šito sajūtu cīnīties. Ja man kaut ko stāsta, tad visticamāk tam ir pamats un ir jāuzklausa. Nu, es domāju, ka tev ļoti daudz ir jāuzklausa. Viennozīmīgi, gan jau, kad regulāri zvani. Sveiki, kāpēc tā ir? Sveiki, man nepatīk. Mums jautājums šausmīgi daudz uzdod, un iepriekšējā epizode par čaulītēm. Man tik daudz ziņu, un tu zini to stāstu vai nezini, ka valsts policija mums atsūtīja atzinumu par to, ka tev tukšā izšautā čaulīte ir jātur seifā. Ja tu esi privāta persona, ja tu esi šautavē, tas viss var mētāties, to nosaka noteikumi vai likums. Zini kā, es tev teikšu tā. Bet tu jau viņu var neglabāt seifā. Ko tad es ar viņu varu darīt? Bet viņiem jau nav jāskatās citās tavās telpās. Viņiem jau tikai seifs, viņiem jau nav māja jāpārmeklē. Nu jā, bet ja es gribu būt likuma paklausīgs pilsonis, un tu viņu arī izmest nevar, jo tas skaitās bīstamais atkritums. Nu, par čaulītēm es īstenībā diezgan labu laiku domāju. Man stāv šobrīd big maisos sakrautas čaulītes no šautuves. Gludstobra. Bīstams atkritums. Zini kā, ir kaut kādas lietas, kas ir pēc noteikumiem, bet pēc tā veselā saprāta tu saproti, ka labi, lai ir, bet tā tam nav jābūt. Bet ko tu vari izdarīt tām čaulītēm, tajiem big maisiem? Tu teorētiski pasapņojam. Plāns man ir. Tas tāpat tās, kā man bija arī plāns par šķīvu štancēšanu. Man ir štancēta, cik tagad ir izejvielas, ir tādā kosmosā sakāpuši, ka šobrīd jau ir lētāk nopirkt. Bet šķīvu ražošanas rūpnīca man arī ir mazā līnija. Pa čaulītēm arī ir plāns. Varbūt tās plasmas var pārstrādāt šķīvīšos? Ne, plasmasu pārstrādāt šķīvīšos tu nevarēsi, bet plasmas tu pavisam noteikti vari pārstrādāt. Nu, par to ir runa. Bet kopā salikts, tas skaitās šobrīd kā bīstamais atkritums. Jā, viss kaut kas, bet es teikšu, ka tās visas ir muļķības. Tas, ka tas ir rakstīts tā, es piekrītu. Nē, tas ir... interpretēts tā tiek. Tas ir tāpat kā mums bija tas kašķis ar policiju, kur pat vajadzēja iesaistīt Saeimas komisiju par to, ka pēkšņi mednieks vairs nedrīkst piedalīties šaušanas sporta sacensībās. Šaušanas sacensībās var, bet šaušanas sporta sacensībās nevar. Viņš nav sportists, viņam nav sporta medību ierocis definēts. Tas ir... Iekšlietu ministrija atsūtīja atzinumu, ka pēc likuma viss ir kārtībā. Bet, ko es gribēju to teikt, ka pēc iepriekšējās epizodes man bija ļoti daudz zvanu un ļoti daudz komentāru. Un cilvēki, principā, ir sašutuši, kas ir ļoti pamatoti.
Nē, protams, ka tas ir pamatoti, bet pie veselā saprāta ir kaut kādas lietas, ko mēs varam turpināt dzīvot to dzīvi, kādu mēs dzīvojām pirms tam. Un, stāsts jau ir par to, ka mēs jau varam dzīvot. Un tad uzrodās X inspektors, kurš atbrauc uz mednieku māju, apskatās, ka tur uz palodas stāv salikts čaulīts, un viņš pasaka, jums tās čaulīts ir jāliek seifā. Ja es gribētu, es uzrakstītu jums protokolu. Tur jau ir tā problēma. Tad lai viņi raksta tos protokolus, nu. Savāksim vairāk protokolus, jo labāk. Nu, vienā brīdī to visu atcels. Saproti, inspektoriem jau, es, protams, nezinu, līdz 100% neesmu šajā te iekšā, bet es domāju, ka savā ziņā viņiem ir kaut kādas kvotas, kas viņiem ir jāizpilda. Viņi jau apgalvo, ka viņiem nav. Nē, protams, jā. Mums arī nav, teiksim, nevienam tirzniecībā nav nekādi plāni, teiksim, kā ies, tā ies. Tad baigi neplānosim, cik mēs ko pārdosim šomēnes. Žurnālu varbūt arī taisīsim nākamēnes. Tur neviens baigi neplāno. Tas, ka nav kvotas, ka ir kaut kāds gan jau minimums un efektivitāte, kas tev ir jāparāda, es domāju, ka ļoti labi viņi arī šādi ir izpausties. Nebieži, teiksim tā, diezgan bieži arī ir situācijas, kad par pagriezienu to ņem. Braucot ar mašīnu par pagriezienu parādīšanu tev. Tītu. Neparādīja pagriezienu. Pa lielam jau. Un vēl pie tam uzbraucot uz apļa. Ja tev citur nav kur braukt. Jā. Bet paliekas, ka tur beigās jau vēl kaut kas samainījās, bet, teiksim, būtu, ka tu nobrauc no apļa, ka tu neparādi pagriezienu. Kaut kad bija man arī tāda situācija. Neparādīja pagriezienu. Neparādīja. Labi, vainīgs. Tālāk ko? Protokoliņš. Protokoliņš, labi, raksti. Darbs jādara, darbiņš jāmīl. Protams, jā. Darbiņš jāmīl. Bet, jā. Šā garām jaktei būt. Kas ir tavs mīļākais medību veids? Ko tu gaidi? Ko es gaidu? Es gaidu, ka nāks pie prāta un atļaus briežus medīt. Kad? Tad, kad jebkurā diennakts laikā. Nebūs. Es gaidu. Tas ir tas, ko es gaidu. Pamato, kāpēc? Mēs visi ejam uz, jau cik gadus jau mēs ejam uz selektīvajām medībām. Medīt pareizi, medīt briedi pareizi. Izmedīt neperspektīvos. Respektīvi. Bet kā tas naktī, medības naktī, kā to nodrošina? Es viņu varu izvērtēt veiksmīgi. Veiksmīgi izvērtēt, nevis naktī es varu arī šaut ar dienas optiku. Jā, protams, tas jau nav aizliegts. Nē, tas nav aizliegts, jā, bet, zin kā, ja mēs to skatāmies, kur tur kaut kur tumsā ir rumpis, baigi, ja es tos ragus neredzu, bet, ja es gribu, es viņu varu uzšaut ar dienas optiku. Ar nakts redzamību es viņu varu izvērtēt. Es neredzu nekādu loģisku pamatojumu tam, kāpēc briedi nevarētu medīt arī nakts stundās. Pilnīgi neredzu. Un vēl šobrīd ar to, kad visa sistēma ir sasieta kopā ar medni, tur es gribētu teikt, ka tādām malu medībām izpratnē, kad izvelkam savilcējam caur neīsto caurumu vai vienkārši vedam projām, tas jau tāda iespēja ir jau paliek jau ar vien, es teiktu, nereālāk. Līdz ar to neredzu nekādu pamatojumu tam. Jā, man arī bija pārdoms, kad es biju jums laikam kaimiņos pie dodo medībās un sēdēju uz lauka. Un tur kaut kādas 100 brieži beigās iznāca. Bija pilnmēnesis nakts, sniega nebija, binoklī un dienas tēmēklī tos briežu apveidus tuvā distancē redzi, bet vislabāk to var redzēt tieši termālajās ierīcēs un arī nakts redzamības arī, protams, bet termālajā ļoti labi var saprast, kurš ir bullis, kurš ir teļš, kas ir govs, un principā tu sēdi, tev ir 100 brieži, un tu principā nedrīkst, pēc likuma tu nedrīkst raidīt šāvienu termālo ierīci. Tu vari pastīties ar monokli, tur apmēram saskaitīt cerībā, ka viņi nepakustēsies, un tad mēģināt ar dienas optiku kaut ko tur saskatīt. Jā, pēc likuma tu tā drīkst darīt, bet pēc
veselā saprāta, nu, tas ir pilnīgi galīgi garām. Tā kā jā, tas ir laikam tas, ko es gaidu, jo šis te manis medītais bullis, nu, es teiktu, ka lielākoties es viņu satiku diennakts tumšajā laikā, nevis diennakts gaišajā laikā. Līdz ar to tā iespēja viņu nomedīt ir pirmām kārtām niecīga, otrām kārtām es gribētu teikt, ka šogad vēl ar pastiprināto uzmanību no inspektora puses saistībā arī ar mēdni un šīm te incidentiem, kas ir jau atstāsim tos vēsturē, vairs nesauksim kur un kā, bet incidentiem. Tā aktivitāte ir daudz lielāka un es arī, man liekas, ka tā bišķiņa jūtu to, ka briežu buļļi šogad, vismaz mūsu kolektīvā, nav tik daudz nomedīti, kā tas bija pērn vai citus gadus, jo pirmā lieta ir kaut kāda baidīšanās par inspektoriem. Nu, tas ir jau laikam viņu mērķis galu galā. Nē, nu, protams, bet, zin kā, mums ir, mums nav, teiksim, tā medību platības tādos dziļos mežos, tur 20 kilometri mežā iekšā. Mums ir piepilsēta, mājas, ceļi, visu laiku ir kustība, līdz ar to zvēri. Ja diennakts tumšais laiks sākās 7 vakarā, tad zvēri sāk staigāt ap 10. Jā, to es novēroju, sēžot patās tornē, jo gaismā bija zaķi un stirnas un brieži un cūks nāca ārā tikai tumsā. Es pieļauju, ka mēs bijām uz tā paša lauka arī, kur tu biji, tajā vienā vakarā, kad es biju, tad man apnika skaitīt. Metāla tornis. Jā, tur uz tā lauka tur bija kaut kādi 300 plus. Jā. Tā kā, labi, lauksaimniekiem tur tāpatās vairs nav ko darīt. Es domāju, ka sējumi ir apdrošināti to, ko viņi tur varēs varbūt no viņi nodabūt nost. To viņi dabūs vai pārsēs pa jaunu. Maksu viņi par to saņems, bet fakts ir tāds, ka jā, Un tieši, ko tu pieminēji, tas plus tieši termālajām ierīcēm šādos apstākļos, ka tu teici ceļi, mājas, viss, ka tu redzi jau visus siltos objektus. Tur jau tieši tā ideja pat tāda, ka tajā tumšajā laikā tu vari drošāk raidīt šāvienu uz kaut ko. Jo cik es daudz esmu dzirdējis arī no vecajiem, no iekšlietu ministrijas, no policijas, kad atļāva termiķus, tad viņi gaida to mirkli, kad termiķi tur, tanti grāvī nošaus. Turam īkšķus, sitam pret koku, lejam tēju uz galvas. Zini kā, ar termiķiem ir tā, ka pirmkārtām tu nevari nopirkt tēmekli vai termokameru un neiemācīties viņu. Jo no sākuma ir jāiemācās, tev ir jāsaprot, ko tu redzi. Kā katrs dzīvnieks uzvedās, kurš ir cūka, kurš ir buks, kurš ir briedis, kā atšķir briedi no buka, tuvāk distance, tālāk distance. Tas ir tikai jāmācās. Un šajā gadījumā, termokamera, skaties, ar termiķi, runāsim par tēmekļiem, Ar termālo tēmekli, ja nav ārkārtīgi draņķīgs laiks, tad tu redzi pa lielam, cik viņš rāda, tik tu arī redzi. Nakts redzamība, šos te savu redzēšanas attālumu tu ierobežo. No vienas puses tas ir labi. Tu nevari rūcināt, kā teikt, bezgalīgi tālu. Ar termiķi pašam medījot, protams, ir pirmais un lielākais pluss ir tas, ka pēc šāviena tu vari raidīt arī otru šāvienu. Ar naktinieku tev ir ar klusināt. Ja vēl klusinātais, tad priekšā ir dūmi. Un, kur? Tā ir. Ar termiķi tad tev viss tev ir viens šāviens un tev uzreiz var būt arī otrs šāviens nepieciešamības gadījumā. Ar naktinieku tev ir jāsāk skatīties, jo tur jau pēc tā pirmā šāviena ļoti liela iespēja, ka tu neredzi. Tur tā koncepcija tāda, kāpēc atkal un atkal stāstam un atkal cilvēki nav dzirdējuši, tāpēc, ka visi briežveidīgie ir Bernas konvencijas pielikuma dzīvnieki. Bernas konvencija neatiecās uz 5 sugām.
ondatra, lapsa, ģenotsuns, Amerikas ūdēli un meža cūka. Ondatru un Amerikas ūdēlī neatļāva mums medīt ar termiķiem un naktiniekiem tā iemesla dēļ, ka likumdevēji baidījās par to, ka tagad sajauks ar bebru. Un tādēļ arī neatļāva, bet labi, par to arī neviens necīnījās. Bet tas ir galvenais iemesls, bet no otras puses ir tā, ka ir kaut kādas atrunas iespējams, piemēram, uz postījumiem un tādām lietām, ka ja mūsu likumdevējs un uzraugošās iestādes gribētu, viņi varētu atrast robu, lai to atļautu darīt. Bet šobrīd ir kā ir. Nu ko? Lādē iekšā. Mums jau vajag sodīt. Sodīt. Protokols. Nestīšu pa galdu. Nesit pa galdu. Bet, jā, tā kā tā. Katrā ziņā mans uzskats, ka tas būtu tikai un vienīgi saprātīgi, kvalitatīvi, labi vienmēr pieļauju kļūdas, nomedījot pareizi vai nepareizi. Vienmēr pieļauju kļūdas. Bet to tu jau vari saprast tikai pēc tam, kad tu esi likuma ietveros to kļūdu pieļāvis. Jā. Bet man liekas, ka šāda tipa atļaušana jau medīt arī jebkurā diennakts laikā, tas tikai un vienīgi uzlabotu šajā gadījumā. Es domāju, ka tas uzlabotu arī šo te kvalitāti, izlasot ārā mazos riebīgos un atstājot labos un perspektīvos. Jā, es tur sēdēju, iznāca bars, viens no briežiem, man liekas, govs kliboja, tā kā ritīgi kliboja. Un principā tu sēžot naktī, ja tu viņu nevar atšķirt ar dienas optiku, tu nevari neko izdarīt. Tā medīšana naktī tad ar dienas optiku, kā tas ir pēc papīriem. Labi, pilnmēnes un sniegs ideāli. Gan drīz ideāli tāpatās. Tas nav tas pats. Protams. Protams, pilnmēnes un sniegs, jā. Labi, šogad vēl vismaz kādu brīdi tas sniegs noturējās. Bet lietas būtība jau nemainās. Lietas būtība principiāli nemainās. Tā kā, jā. Jā, es sēdēju tieši arī domāju tā lauku, un tur tik daudz briežu, un tur ir postījumi, un tie brieži iznāca, kā mēs runājām, 10. vakarā, un noiet gar pašu torni, tu ļoti labi saproti, kurš ir bulis, kurš ir teļš, kurš ir govs. Tieši tā. Jo, man brīžiem tā sajūta arī tas varas puses ir, kad tur mēs asiņainām mutēm dzīvojam pa to mežu. Jā, un mēs arī runājām ar to vietējo mednieku, un tās pārdomas bija tādas, ka gribēja ieviest klusinātājs, visi kliedza, visu izšaus, neko neizšāva. Kad ievies naktinieks termiķus, visu izšaus, neko neizšāva. Meža cūku skaitu, protams, samazināja, bet tas tur kopā roku rokā gāja. Tas jau bija darbs tāds. Tas ir darbs, tas jau ir cits. Tas jau bija darbs. Visi kliedza, ka stirnu limitu noņemas, cik es dzirdu no kolektīviem, neviens vairāk tur neskrien un nemedīja, bet stirnu skaits samazinās, tāpēc, ka mums ir lūši vairs netiek medīti. Kaut kur bija kaut kādi incidenti, ka tur arī vesela mašīna bija pieskaldīta ar stirnām pilna. Bet tur kolektīvs savā iekšienē tika galā, bet mēs jau esam savā ziņā saprātīgas būtnes. Mēs sekojam līdzi un ikdienā mēs esam tajā mežā un mēs redzam, kāda ir populācija, kur ir, kur nav. Ja nav, tad mēs nemedījam, mēs nemēģinam kā pabāž galvu ārā tā zlaukts. Tas ir skaidrs, ja tu izmedīsi stirnas, tad tev tas stirnas arī nebūs. Tad domā ar galvu. Labi, nomedījām, tagad samedījām, vienu gadu, sapratām, ka stirnas nav. Tad džeki muška nemedījām, lai tas stirnas atgūstās. Visi. Mēs jau esam saprātīgas būtnes. Man vismaz tā gribas. Labi, tur tie daži atsevišķie incidenti, tavs komentārs no Saldus par... leģendāro pasākumu. Tu zini tos cilvēkus, kas izpaudās? Vai? Tas lai paliek pie manīm.
Tas, lai paliek pie maniem. Bet labi, lai tas es tev vairs nemocīšu par šo jautājumu, bet tas paradoks ir tāds, ka ir viens šāds te gadījums. Un zaļie jau uzreiz antimednieki jau izvelk šo gadījumu ārā un pie pirmās iespējas jau vicina visiem gar degunu, kā mednieki tagad ir kaut kādi pilnīgākie dipadu, kas nemāk neko darīt un apzināti pārkāpt likumu. Bet tas jau ir, kā teikt, viņu jājam zirdziņš. Nu, tev ir jāmeklē kasjaks, ja ir kasjaks, tad tas ir vairāk tāds, šajā gadījumā, protams, globāli Latvijas mērogā, protams, tas ir emocionāli balstīts kā nu šitā, kā nu tā, bet to nevar pielīdzināt uz visu mednieku saimi. Tas nav vispār pielīdzināms, tas ir viens konkrēts indivīds. Tikpat labi noziedznieks, kas izdarījis kaut ko nepieņemamu. Tas tā kā visus vīriešus tagad vērtēt pēc viena izvarotāja. Nu jā. Es negribēju to teikt, bet labi, tu to pateici. Vai arī to, ka sēriju veidu slepkavas 95% ir vīrieši. Vai, piemēram, virinātājs. Virinātājs. Ja principā, sievietes sāktu virināt, man liekas, baigās pretenzijas nevienam nebūtu. Ja tu redzi vīrieti mētelī, tad viņš ir potenciālais virinātājs. Visi vīrieši mēteļos ir virinātāji. Tas būtu tāds līdzīgs koncepts, pēc kā dzīvot. Tas nav. Visu mūžu no kaut kā baidīties, tas arī tā nebūtu pareizi. Bet tik un tā no medību viedokļa, tieši no medību viedokļa, kas tev visvairāk patīk? Par ko? Par to incidentu? Nē, par medībām. No medību viedokļa. Medību veids, kurš tavs? Medību veids pieiešana. Da jebkam? Da jebkam. Man ir sports. Sports ir apčakarēt. Un pat nav, kā teikt, šajā gadījumā svarīgs nav rezultāts. Svarīgs ir, vai es varu apčakarēt, vai es nevaru apčakarēt. Tā kā pieiet pēc iespējas tuvāk. Pieiet pēc iespējas tuvāk, pieiet no citas puses, pieiet līdz medījuma attālumam. Kas tev ir bijis tuvākais? Tas arī, lai paliek pie manis. Tā kā sēdēju jātariski meža cūkai virsū. Bez mazai, bet nē, es saku, man patīk tā adrenalīna sajūta, man patīk apčakarēt zvēru. Svaru vai nevaru, jo, kā tu saproti, Pieiešana ir tas, kas man uzrunā. Tādā ārpus kadrā varētu arī šo to pastāstīt. Tu lēnām padomā, tāpēc, ka tev kaut kas būs jāpastāst. Mums arī ik pa laikam izskan tas viedoklis, ka kā jūs tur ar karabīnu varat šaut pa gabalu, bet ar bisīti var pieiet klāt. Es nedomāju, ka to ar bisīti ej klāt briežiem. Jā, tur varētu būt. Teiksim tā, kad sāku strādāt muižā, tas 11. gads varētu būt kaut kāds. Varētu būt kaut kāds 11. gads, jā. Tad vēl mednieki kursi man nebija. Bija entuziasms rīkot mačus un tā tālāk. Tad, paralēli visām ieroču pielaidēm, un tad arī tos mednieks nokārtoja, bet man jau kaut kā startā izkristalizējās tas, ka man gludo, man viņu nevajag. Es neredzu viņam nekādu pielietojumu. Labi, putni, šķīvi, bet uz putnu medībām es neeju šobrīd, jo tas, kas visvairāk man tracina un es uzvalkos, ir, ja es nomedīju putnu un es viņu nevaru atrast. Tur suni vajag. Tur vajag suni, jā. Šobrīd man ir jauns baskervils, centīšos izaudzināt. Godam. Kas tev ir? Rietumsibīrijas laika. Un, varbūt sanāks, bet šajā gadījumā pīļu medības es godīgi saku izlaižu, jo ja viņi iekrīt kaut kur niedrēs un es tur brienu un nevaru atrast, tas nav bijis tā vērts, tas tad ir, viss cūkām, kā saka. Un, startā jau uzreiz bija Vītņas tubri ierocis, un ar to es arī medīju. Bet tā būs daudzi, kas tūlīt mums rakstīs uz pilnu komentāru un argumentēs, ka ar bisi taču ir tik labi. Nē, es nešaubos, bet es neredzu,
neredzu kaut ko tādu, ko es nevarētu nomedīt ar karabīnu, tieši tāpatās, ka es medīju bisi. Ja es gribas arī karabīnu ar pieiet klāt, kur problēma? Nu, tur nav nekāda problēma. Tur pa kaut kādu mazo zvēru, ka nevar šaut, nu, samaini lodzi un šauj. Kur problēma? Nav, tiešām, nu, manā pieredzē uzkrātajā kaut kādā gludstobram es neredzu nekādu pielietojumu izņemot skrošu šaušanu. Tas jau tam arī domāts patiesībā ir. Nu, kā mēs redzam uz vecajiem ižiem, toziem, mēs varam pastīties, tur tikai vāverītes un putniņi ir, tur nav brieži, cūkas, uz gravējumiem, ja. Kā tas par kaut ko tomēr liecina. Kāds tavs viens traks piedzīvojums, kas tev palicis atmiņā? Es prātīgs esmu, man nav traku piedzīvojumi. Nu labi, mazāk traku piedzīvojumi. Man ir mazāk traki piedzīvojumi. Pirmais, kas nāk prātā. Šobrīd man nāk prātā tikai, ka kafijas aparātam sarkanā lampiņa mirgot. Bet... Nu ko, pārlādējam. Zvans. Vilki ielēgti. Kur? Remtē, purvā. Es pēc viņu domāju, jābrauc. Tagad tur fiks, tur rās, viss savāds. Es tagad domāju, tā, purvā. Nekad nav būts Remtē purvā. Nu, kur Remtē purvas? Nu, noteikti tur kaut kādas mazās priedītes, tur viss tur grimst, viss slikti. Labi, braukšu. Hidru uzvilki. Nē, štoku nepaņēmu. Domāju, nu ko es ar to štoku darīšu tur purvu vidū? Nu ko es tur uzliec pušku, viss iegrimst, viss slikti. Aizbraucu. Noliek man uz ceļa. Štoka nav. Kā? Stāvu, gaidu. Iznāk vilks. Viss sākās. Tagad mēģinu savākties, bet attālums arī ir tīri pēc vizuālā tāds tā kā novadgrāvis. Viņš iznāca ārā palūrēt, bet nebija tāda, neizskatījās, ka viņam arī būs plāns, ka viņš kaut kur varētu uz manu pusi virzīties, jo viņš tur tas reliefs bija tāds, ka es domāju, ka viņš būtu gājis tā kā uz priekšu, tā kā, pa diagonāli tā kā prom no manīm. Un man tagad pumpē, un es esmu vēl uzlicis kaut kādu riktīgi lielo palielinājumu, un saprotu, es baigi dīdīties arī nevaru. Un es tagad vācos. Cik tev tur ir tā brīdi, tas brīdis? Viens mirklis, jā. Tas ir viens mirklis. Protams, šāviens. Es tik redzu, ka pirms vilka tur aiziet. Skaidrs, labi aiziet. Vilks ieiet iekšā mežā. Un viņš iegāja apakaļ mastā. Tad tur vēl pa viņu uz otra ceļā vēl pāris reizes, kā teikt, izdarīju šāvienu, bet šajā gadījumā veiksmīgi viņam. Bet jā, man vēl ilgi Remtes kolektīva ēda par to, šitas tas, kurš to štoku nepaņēma un aizšāva garām. Morāli? Gadās, morāli tāda, pofīgi, kur tu brauc štokam, vienmēr jābūt līdzā. Es varu iedomāties, ka tev tas vilks vēl ilgi visu mūžu būs acu priekšā. Jā, un tad tajā pašā gadā bija arī Dūrupē, bija ielēgti vilki. Arī, bet tad es, man liekas, kad aizbraucu ar štoku, jā, protams, mācība ir gūta, bet arī vienā brīdī tu stāvi, tu redzi, ka vilks skrien uz tevi. Un valsts meža taisītie jaunie ceļi, viņi izrakuši grāvis, un to no grāvi tīrīšanas viņi to visu valni ir uztaisījuši tā kā meža pusē. Un es tikai redzu to brīdi, ka tas vilks ir, un tad viņš iet gar kantu aiz tā grāvi. Un tad tev ir tikai tāds 2 metru sprauga, kurā pa viņu izšaut, un es velku, un es redzu, ka es viņam nevaru vairs iziet priekšā, kad es viņam jau principā spiedienu brīdī es viņam ar to inerci esmu tikai uz pakaļējā tilta, neizšāvu. Domāju, nav jēga. Teikt, tajā brīdī apstrādājot, bet jā, tur pēc tam viņš tika arī nomedīts kašķēns, praktiski pliks vilks, es teiktu tā. Šausmas. Bet, jā,
ar vilkiem, jā, nu, būt mums viņi tur ir, bet pagaidām nav vēl paveicies. Nav vēl uzsmaidījusi man Fortuna, Diana. Gaidi? Es pat īsti nezinu. Ne, gribētos, jā, protams. Gribētu pelēcīt kādreiz satikt, bet visam savs laiks. Būs. Būs, gan jau. Būs. Kur liksies. Ja mēs šitā turpināsim, tad satiksies. Tālāk, klausieties podcastu Šautuve. 2 epizodes jau ir. Jā. Koncepcija interesanta, stāsti arī interesanti. Es arī paskatos. Intereses pēc. Uzlieku laiku. Uzlieciet laikus mums un viņiem, un Zvārdas šautuve strādā? Zvārdas šautuve beidzot ir nožūs. Es vakar biju aizbraucis uz šautuvi. Var iedomāties. Beidzot, tur ir kaut kas jau nožūs. Jā, es domāju, ka ar šo sestdienu jau mēs, kā teikt, pirmās apkopes un palaišanas šķīvmašīnām noteikti sāksim. Kaut kādi interesanti plāni šo sezonu ir? Jā, ir plāns. Bišķiņ, lai vēl nedaudz apžūst, jo vakar vēl grima. Ir plāns kaut kādā formātā atsākt angļu sportingu. Šobrīd it kā ir daudz maz esam vienojušies par to, ka 6. jūlijā būs vienas WhatsApp medību grupas sacensības. Tas ir visi šaus WhatsAppā? Visi šaus, kas ir WhatsApp grupā. Brauks šaut uztaisīt pasākumu. Bet tā, piemēram, ir kaut kādas WhatsApp grupas, tur, es nezinu, mednieki no kaut kāda miesta, un viņi visi, ja grib, var pieteikties? Nē, ir tāda globālā Latvijas WhatsApp grupa, saucās Ragi Dūņās, kur mednieki savā starpā apmainās ar viedokļiem, padomiem un tā tālāk, un tad tur tā kā nobried, ka vajadzētu uztaisīt kaut kādu pasākumu. Tad mēs tā kā, jā, par šādu pasākumu un, kā teikt, jāsaspļauj vēl savujās, un šogad ir Zvārdē Minhausen šaušanas sacensības. Jā, plānojās. Minhausenas saldo plānojās. Jā. Un būs šaušana pie jums, tā kā arī plānojās. Šaušanas Zvārdē, jā. Šaušanas Zvārdē, tā kā atbildīgs darbs priekšā sagatavoties. Būs interesants disciplīnas. Interesants vārda patiešākajā nozīmē. Nevis pārnestā. Tā kā, jā. Protams, šogad lielākais uzsvars aizies uz Minhausenu, jo tur, kā teikt, vajadzēs bišķiņ sagatavoties šim pasākumam, bet jā, sākam šaut. Sezona ir sākusies. Medību sezona iet uz beigām, šaušanas sezona sākās. Jā, šaušanas sezona sākās. Marts, aprīlis, maijs ir tas laiks, kad patiešām var mēģināt darīt to. Nu, jā, zin kā, sociālajie tīkli jau tādā ziņā ir baigi pateicīgi, ja viņi tev tur ik pa brīdim vai telefons atgādina tur pirms 5 gadiem, tad tu jau redzi, ka tur 3 gadus atpakaļ jau bija kapitāls laiks, vai 4 gadus atpakaļ bija vēl kupens visur. Tā kā, nu, jā, šogad mums bija īpaši slabs gads, es gribētu teikt. Man kā rudenī uz Šautuvas stadiona uzradās peļķis, viņas tur bija visu ziemu, visu pavasari. Un tagad viņas ir lēnām pazudušas, bet viss mitrums vēl nav aizgājis projām. Tur jau tie mālainie dubļi, tas ir traks piedzīvojums. Jā. Tā, draugi mīļi, mums ir iznācis jaunais žurnāla medības numurs, marts, uzsvers uz slazdošanu. Raksts par to 4 veidi, kā uzstādīt bebru lamatas dažādos veidos, kā ķert caunas, kā ķert ūdeles, kā izmantot dzīvķeramās lamatas. Starp citu, mēs esam sijā ieročos, viņiem te ir milzīgs dzīvķeramais slasts jenotsuņiem, lapsu. Tas varētu būt izaicinājums tur noķert. Jaunā rubrika viedokļi. Kā vērtē Haralds Barviks un Jānis Baumanis medību inspektoru darbu? Tur ir dažas interesantas pērles un atziņas. Kā tu vērtē inspektoru darbu? Dalītām jūtām. Tad mums ir par pārnaģu ragiem, protams, par mednieku līgu. 4 datumi, kas jums ir savā kalendārā jāieraksta. Mums arī ir tests. Testējām jaunāko Daugavpils Krošu rūpnīcas munīciju. Braucām ar Namei Vinovski uz šautuvi un bišķiņ pašaudījāmies. Tad mēs testējām 5 dažādus binokļus.
Kate, Induls un es, mēs dažādu firmu binokļus vērtējām. Beigās izkristalizējās tie, kurus nevar novērtēt dažādu apsvērumu dēļ. Izkristalizējās izteikti līderi. Varat palasīt, paskatīties, bet tas ir ļoti subjektīvs viedoklis, tāpēc, ka katra acis patiesībā redz savādāk. Par siltām kājām, kas ir aktuāli mūsu platumgrādos visu mūžu, par jaunākajiem ieročiem. Aigars Ralle stāsta par vilkiem un vilku medībām un tā tālāk un tā joprojām. Un viens no interesantākajiem rakstiem ir par to, vai te tos dronus var izmantot medībās vai nevar izmantot medībās un kā vajadzētu. Var vai nevar? Kāds ir medībās? Pušku piemontē klāt un tad no augšu bu. Nē. Vai skatoties, vai lai skatītos un dzītu? Tas ir jaunākajā žurnāla medības numurā. Lasi! Un ko? Tev ir jāsaka, Oskars šodien ir aizklīdis, un tagad tev ir jāsaka tas, ko saka Oskars. Laiki. Lieciet laikus. Ko viņš saka? Pasaka, ko viņš saka? Viņš saka, lieciet laikus, sūtiet izplatījumā. Sūtiet izplatījumā. Tātad, ja es tagad skatos ekrānā, es iedomājos, ka es skatos ekrānā, tad es būšu arī šodien te. Tad šeit kaut kur apakšā ir laiks, abonēt, spiežam laiku, abonēt, sūtam izplatījumā, šērojam, skatāmies un tiekamies mežā. Un pats galvenais, nemēslo mežā, nemēslo nekur. Ja tu redzi, ka kāds to dara, aizrādi un savāciet savus sūdus. Šauji garām. Ņemamies nost. Masts beidzies.